Tikmēr pedagogi gatavojas streikam. Lai viss noritētu pēc likuma, sākumā ar Izglītības ministriju notiek tā dēvētās izlīgšanas sēdes. Skolotāju protesta akcijas notikušas arī iepriekš, kas tomēr nav būtiski mainījušas situāciju. Kādas būs pedagogu sarkanās līnijas šoreiz? Ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu sarunāsies mana kolēģe Kristīne. Jā, paldies, Mārtiņ. Labrīt. Ņemot vērā to, ko mēs arī tikko dzirdējām, ko kolēģis Mārtiņš teica par to, ka ir notikušas šīs izlīgšanas sēdes, to, ko jūs tur esat pieredzējuši, ņemot vērā šo informāciju, vai notiks streiki? Jā, labrīt. Izlīgšanas komisijas sēde vēl, diemžēl, neviena nav notikusi. Bija paredzēts, ka tā būs šodien, bet atcēla, jo no ministriju puses nebija iespējams ierasties. Un tā būs tikai 14. oktobrī. Bet sarunas ir notikušas ar ministrijas pārstāvjiem daudz un dažādas un bieži. Protams, jā, un turpinās arī Straujums kundzes izveidotās darba grupas šis darbs. Un tā kā 9. oktobris un 14. oktobris būs tie izšķirošie datumi, kas pateiks, kāda būs tālāk arotbiedrības rīcība. Bet jūs jau šobrīd redzat, kādas ir bijušas šīs sarunas un kādas ir tendences. Jūsuprāt, vai streiks būs? Cik tas ir reāli iespējamība, ka tas būs? Es vēlreiz teikšu tā, ka mēs meklējam kompromisus. Un mēs, protams, to, ko atļaujās norādīt par šiem 100 miljoniem, es atļaušos uzsvērt, ka 90 miljoni ir aptuveni tie, kas, lai izpildītu augstskolu likumu un zinātniskās darbības likumu, un mēs esam reāli saprotam, ka šādu summu 16. gada budžetā mēs nedabūsim, bet mēs nevaram turpināt, kā daži deputāti saka, nepildījām likumu un nepildīsim. Mēs šo sarunu ietvaros gribam panākt reālu risinājumu, kā mēs vairāku gadu garumā tomēr vidēji termiņu kaut vai ietvaros risinām likuma izpildi. Lemdot Straujuma premjerministra ir teikusi, ka šo prasīto miljonu tā tad nebūs. Kādas, jūsuprāt, vispār ir tās sarkanās līnijas, kuras nekādā gadījumā nedrīkstētu pārkāpt? Sarkanās līnijas ir tādas, ka jaunais modelis nedrīkst pasliktināt nozarē strādājošo situāciju, un arī nozarē strādājošajiem ir jābūt šai vienlīdzībai arī atalgojuma ziņā. Es varētu minēt virkni piemērus, tas attiecās gan uz sporta treneriem, atbalsta personālu, interešu izglītību, pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošiem īpaši, jo tur ir diskriminējoši elementi jaunajā modelī, un mēs kā arotbiedrība to nevaram, un arī augstskolas arī tajā nepieminēju, arī tā skaitā, jo modelis aptver visus līmeņus, no pirmsskolas līdz augstākai izglītībai, un tādēļ arī ir tik daudz šie iebildumi, un ja tos neņem vērā, mūsu iebildums mēs esam sadalījuši savas prasības uz 16. gada 1. septembri un vidēja termiņa budžeta ietvaros, un mēs nevaram piekrist tālākai modeļu virzībai, ja prasības neņem vērā. Valdība saka, ka tātad šī finansējuma nav. Kādas ir šīs sekas? Kas notiek tālāk? Ja nenodrošina nepieciešamo finansējumu, tad tiek sasaukta arotbiedrības padome. Un padome tātad lems. Mēs domājam, skolās kādas sekas, izglītības sistēmā, vispār nākotnē, ko rada šīs finansējuma neesamība? Finansējuma neesamība, es gribētu pat pagriezt finansējuma neesamību bērnu tiesību arī rakursā. Tas nozīmē to, ka bērniem nebūs vienlīdzīgas izglītības iespējas, vienlīdzīgas pakalpojumu saņemšanas iespējas laukos un pilsētā, lielajās skolās un mazajās skolās, jo nebūs pietiekams atbalsta personāla skaits, piemēram, tā tad arī šie atalgojumi jautājumi, tad ir šī nevienlīdzība diezgan krasā. Bet šeit es gribētu izcelt atbalsta personālu un atkal pirmsskolas un augstāko izglītību. Ir virkne lietas, kas pasliktina situāciju jaunā modeļa ietvaros, un tādēļ arotbiedrība arī tik neatlaidīgi uzstājuši šiem mūsu iebildumiem. Un es atļaušos arī akcentēt to, ka premjeras izveidotajā darba grupā pašvaldību pārstāvi vismaz līdz šim runā tieši par tiem pašiem iebildumiem, par ko arotbiedrība. Un tas tikai parāda, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka mūsu iebildumi ir pamatoti, jo viņi praktiski visi runā tieši par to pašu, par ko mēs. Ja jūsu iebildumus neņem vērā valdība, tad mēs pieļaujam streika iespējamību Latvijā, Jā, jo ir jomas, kas jau teikušas, ka tam vajadzēja būt ātrāk nosākai šai reakcijai. Un jūs tiešām varat pārliecināties, pajautājot to pašu bibliotekāru, psihologu viedokli, sporta nozares, akadēmiskās vides pārstāvju viedokli par situāciju. Bet es uzsveru vēlreiz, arotbiedrība un citas šīs organizācijas
ļoti labi izprot ekonomisko situāciju, un tādēļ mēs piedāvājam kā kompromisu risinājumu šo grafiku, ko nosaka arī izglītības likums. Pakāpeniski nodrošinām nepieciešamo finansējumu mūsu prasību nodrošināšanai. Jūs minējāt, ka oktobra vidus būs tie datumi, kad arī mēs uzzināsim, kāda šī situācija būs tālāk. Ja mēs runājam par iespēju, ka šīs iebildes netiek ņemtas vērā un skolotāji, izglītības darbinieki rīko streiku, cik daudz būtu gatavi iesaistīties cilvēku šajā streikā? Pašlaik mūsu arotbiedrību dalību organizāciju priekšsēdētājiem tātad ir uzdots pēdējā ārkārtas padomes sēdē tika tātad uzdots apzināt situāciju, jo, lai mēs varētu tātad šo streiku pieteikt, mums ir darba strīdu likuma pirmie soļi, kas ir jāizpilda, un tikai tad mēs varam... aptuvenās aplēses. Aptuvenās aplēses, jūs domājat skaitliski, cik varētu atbalstīt streiku? Nu, ziniet, uz šo dienu es jums tādus ciparus pateikt nevaru. Pēdējā streikā piedalījās, kas bija, tie bija pāri pa 30 000, bet neapmierinātība, jāsaka, diemžēl ir, jo jaunajā modelī ir ļoti daudzas jomas, nejutīs šo uzlabojumu, un tās, kas jutīs, piemēram, mazās skolas, tad ir jautājums, uz kā rēķina, uz lielo skolu rēķina. Un vai tas ir pareizākais risinājums? Tāpēc es jums vēlreiz saku, jā, atbalsta personāls, pirmsskolas izglītība, augstskolu sektors, arī skolu tātad direktoru vietnieki. Tā amplitūda ir ļoti liela. Tas loks ir pietiekami liels, kurus jaunais modelis ietekmē negatīvi, un kur ir šie diskriminējošie elementi. Tādēļ mēs no mūsu puses centīsimies darīt visu, meklēt šos kompromisus, lai līdz streikam nenonāktu, bet katrā ziņā šis ir tas moments. Jā, būs arī daļa ieguvēja jaunajā modelī, bet solidarizēšanās pazīmes ir, kad pietiek neievērot spēkā esošos normatīvos aktus, un vai jaunajā modelī ir tiešām mērķis kādam pasliktināt situāciju, piemēram, valsts ģimnāzijām, kur pasliktinās situācija visām, un tad ir jautājums, uz ko mēs ejam. Pretruns ir ļoti liels. Tur, kur ir sakārtots, kur darbojās arī, zinām, tirgus principi, kvalitātes latiņas tiek celts, jaunais modelis paredz viņiem pasliktināt situāciju. Un vai tas ir korekti un pareizi, ja mēs ejam uz šiem augsto rādītāju visiem kritērijiem, ja? Un tur, kur tiešām ir sistēma, kas ir sakārtota, jaunajā modelī mēs viņu ārdam, lai nodrošinātu, zinām, finansējumu mazajām skolām, kas mums ir 271 šodien, kur bērnu skaits ir līdz 100. Un te ir arī jautājums par mazo skolu šo programmu un tā. Bet vai jūs paši arī saredzat kādus risinājumus? Jo, piemēram, valdības vadītāji saka, ka naudas budžetā nav. Vai jūs redzat kaut kādas iespējas, kur šo naudu varētu pārlikt, teiksim, no citas pozīcijas citā un savukārt sakārtot šo sistēmu? Vai jums ir tāds piedāvājums? Ziniet, tas nebūtu īsti arotbiedrības uzdevums, bet par to mums jautā. Redzējums droši vien ir. Jā, protams, es kaut vai varu kā piemēru minēt, kur tas gan ir Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības, darba devēja konfederācijas un tirdzniecības rūpniecības kameras šie priekšlikumi budžeta ietvaros, kā mazināt nodokļu slogu darba ņēmējiem, bet tātad šo slogu palielināt kapitālam. Un tur ir tur ir miljoni pietiekami daudz, ja šos priekšlikumus sadzirdētu un īstenotu, tad, kā saka, pietiktu naudas gan veselībai, gan kultūrai vairāk, gan izglītībai. Un pašlaik tiešām ir tāda situācija, kad izglītība ir definēta kā prioritāte numur 3, bet pietrūkst šīs politiskās gribas nepieciešamo finansējumu nodrošināt. Un tas jau ir tiešām jau šoreiz attieksmes jautājums, jo mēs esam nereti vien dzirdējuši arī valsts kontrolas ziņojums par nelikumīgi, neliederīgi izlietotiem miljoniem un 100 000. Tā kā te mūsuprāt iespējas ir, bet tas ir arotbiedrībai nebūtu pienākums tagad norādīt šitam atņem, lai iedot izglītības un zinātnes sektoram. Cik tālu ir gatava arotbiedrība iet, aizstāvot savas tiesības, aizstāvot Latvijas izglītību? Kas ir tie jūsu galējie soļi? Ja gadījumā, piemēram, arī notiek streiks, bet pēc tam šīs naudas joprojām nav? Ziniet, tas jau ir, ja notiek streiks un naudu neatrod, domāju, tas būtu ļoti klaišs, ļoti klaja tāda nepārprotama attieksmes parādīšana, kur nesaskan vārdi ar darbiem. Jo, ja izglītību un zinātni definē kā prioritāti numur 3 un saprot visi, kāda ir izglītības loma kopumā sabiedrībā, un tam nenodrošināt finansējumu un vēlreiz uzsvaru, ne uzreiz visu, bet pakāpeniski, tātad
nodrošinot likumu izpildi spēkā esošu uz šodienu, nu tad par ko mēs vispār runājam? Ja definējam kā prioritāti, naudu nedodam, ir spēkā esošie likumi, kurus mēs gadiem nepildām, un dažs labs vēl pasaka, kā gan pildījām gadiem, tā arī nepildīsim. Nu, vai mēs varam iedomāties, ka privātais uzņēmējs, kam jāmaksā nodokļi, teiks, nu, ir spēkā, likums ir spēkā, bet nepildīšu. Esošā budžeta ietvaros nevaru nomaksāt, ja, nodokļus. Nu, tas jau ir tiešām jau tad ir izpratnes jautājums par normatīvo aktu lomu, nozīmi, tāds jau tiesiskais nihilisms, tad, teiksim, tā iestājās. Jo vēlreiz atgādināšu, ka mēs prasam izpildīt uz šodien spēkā esošus normatīvos aktus, saprotot to, uzreiz visu finansējumu nevaram nodrošināt, tādēļ izstrādājam grafiku, ko nosaka Izglītības likuma 53. pants. Paldies jums liels šajā rītā. Tad es sarunājos ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Paldies un veiksmīgi jums dienu. Paldies, jā. Paldies, Kristīne, un mēs pievēršamies notikumiem ārvalstīs.